Tā kā šis autoziņu raidījums veltīts apvidus automobīļiem un tādiem, kas par apvidus auto tikai izliekas, salīdzināsim biežāk pirkto crossover uzturēšanas izmaksas, izmantojot Sixt Total Cost of Ownership, jeb TCO metodiku. Vieta tabulā šoreiz atradusies 4 mazās klases Sport Utility – Suzuki SX4, Škoda Yeti, bestselleram Nissan Juke un mūsu iepriekšējās ziemas favorītam un traktoriņu vilcējam Dacia Duster. Automašīna cena ir no 7900 līdz pat 8900 latiem, kur vislētākais, protams, ir Duster, bet visdārgākais ar veselu 1000 latu atšķirību Juke. Lai bagātīgāk ilustrētu izmaksu līmeņus, Sixt iekļāvis salīdzinājumā dienesta auto maizes modeli Volkswagen Golf, kā arī kompaktu SUV Nissan Qashqai. Visiem automobīļiem šeit ir benzīna dzinēji. Visaugstāko atpirkumu vērtību pēc 3 gadiem un 45 000 km nobraukuma piedāvā Suzuki un Nissan dīleri 49%, vismazāko 42% Dacia. Tas ir visai neparasti, jo mazlietotu Duster pie mums ar uguni nesameklēs. Pieprasītāk gan ir dīzeļi. Operatīvā līzinga maksājums visiem ir aptuveni līdzīgs – 150 līdz 160 latu robežās. Nekādi pārsteigumi nav atrodami arī izmaksu aprēķinā. Mazās klases crossovers ar benzīna dzinēju mēnesī atņems budžetām 225 līdz 230 latus. Parasts Golfs izmaksās 15 latu vairāk, bet Qashqai prasīs veselus 255 latus. Bet tagad paskatieties uz mēneša TCO, kur ierēķinātas degvielas izmaksas. Salīdzinoši neekonomiskais Renault dzinējs atstāja Duster pēdējā vietā, par absolūti izdevīgāko padarot Suzuki SX4. Te gan var strīdēties par Sixt norādītā degvielas patēriņa atbilstību realitātei. Piemēram, Suzuki ir ļoti īsi pārnesumi, tāpēc augstie dzinēja apgriezieni diez vai ļautu panākt vidējo patēriņu 6,1 litrs uz 100 km. Arī Volkswagen grupas 1,2 litru turbodzinējs pilsētas apstākļos patērē krietni vairāk, taču jūtam ekonomiju ārpus tās varētu līdzsvarot vidējo patēriņu līdz 6,5 litriem. Nepavisam nav skaidrs, kā gan Nissan Qashqai var būt ekonomiskāks par mazāku un ar tādu pašu pārnesumkārbu aprīkotu Juke. Taču paši ražotājs sola vēl mazākus vidējos patēriņus. Qashqai ar 1,6 litru benzīna motoru, kas vidēji patērētu 5 litrus uz 100 km, ir zinātniskā fantastika. Tagad pāršķirsim lapu un izvērtēsim TCO pie divreiz intensīvāka 90 000 km nobraukuma. Te pavēras pavisam jocīga aina. Visizdevīgākais auto joprojām ir Suzuki SX4, kam seko Juke un Yeti. Taču nākamais topā ir nevis Duster, bet gan Golf. Apsteigt krietni lētāko Dacia palīdzējis augstā atpirkuma vērtība – 45% pret 32%. Un paskatieties te, Duster ir nesalīdzinām lētāks par Nissan Qashqai, taču savalkot kopā izmaksas, Nissan mēnesi izmaksās 413 latus, niekas 7 latus vairāk par Duster. Aprēķins par citiem modeļiem atradīsiet Sixt mājaslapā sadaļā Autoparku vadība.